Sveicināti godātie mediju pārstāvji. Es nolēmu pēc sava rīta paziņojuma varbūt arī klātienē jums arī dodot iespēju uzdot jautājumus, vēlreiz pateikt to, ko es teicu jau no rīta. Ka tā informācija, kas šobrīd ir zinām gan sabiedrībai, ko ir darījusi sabiedrībai zinām arī Eiropas prokuratūra, ko mēs arī redzam no tādas plašākas informācijas, kas izskan arī plašsaziņas līdzekļos, liek man teikt, ka šobrīd būtu ļoti svarīgi vienoties mums kā sabiedrībai par diviem pamatprincipiem. Pirmais pamatprincips, manuprāt, ir visiem skaidrs, ka vēlēšanas to godīga, netraucēta, caurspīdīga, brīva norise ir jebkuras demokrātiskas valsts pamats, un arī ir nepieciešams, lai visi tehniskie risinājumi neradītu šaubas vai jautājumus par vēlēšanu godīgu norisi. Un, ņemot to vērā, otra lieta, tā kā ir tikai sākusies izmeklēšana. Mēs vēl nezinām, cik ilgi tā būs. Mēs vēl nezinām, kādi būs rezultāti. Bet, lai sabiedrībai nebūtu šaubu, tad lēmumi par to, kādā veidā šīs vēlēšanas notiks, kā tiks skaitītas balsis, ir jāpieņem saulaicīgi, nevis pēdējā mirklī, vai dažas dienas pirms vēlēšanām. Mēs atceramies, kas notika ar pašvaldību vēlēšanu attīstību, un tāpēc es uzskatu, ka atbildīgām institūcijām, Centrālajai vēlēšanu komisijai vajadzētu skaidri darīt zināmu, kā vēlēšanu norise pirmkārt nav apdraudēta, otrkārt, ka tiks izdarīts viss, lai nebūtu šaubas nevienam par to, kā ir saskaitīts balsis, un to laikam vislabāk var izdarīt tad, ja balsis skaita, kā saka, vai manuāli vai ar rokām. Šo lēmumu būtu jāpieņem 5-6 mēnešu laikā pirms vēlēšanām, tātad faktiski mēs runājam par aprīli. Es arī gribētu teikt, ka es nekādā veidā, balstoties uz to informāciju, kas ir manā rīcībā, neapšaubu Centrālās vēlēšanu komisijas darbu vai godaprātu. Bet es redzu ļoti liels problēmas to iestāžu un to cilvēku pusē, kas nodarbojas ar tehniskiem risinājumiem. Tāpēc es ceru, ka Centrālā vēlēšana komisija spēs vienoties par pietiekami ātrā laikā par vēlēšanu norisi netraucēti, par balsu skaitīšanu ar rokām. Ja ir kaut kādas šaubas vai bažas, tad es neizslēdzu arī to, ka tas būs jādara ar likuma grozījumiem, paredzot skaidru kārtību likumā. Es arī gribētu teikt, ka mani kolēģi padomnieki ir kontaktā ar Eiropas prokuratūras pārstāvjiem. Es arī pats tikšos ar Eiropas prokuroriem. Tā nebūs publiska tikšanās. Es uzklausīšu to informāciju, kādu viņi uzskatīs par nepieciešamu sniegt papildus. Un mēs arī šos jautājumus gan par ārējiem riskiem, gan par tehnoloģiskiem riskiem, gan par iekšējām problēmām uzklausīsim 15. aprīlī NDP sēdē. Tik vēlu varbūt tāpēc, ka ir nepieciešams laiks, lai informāciju vēl papildus apstrādāt, apkopot, gan jau būs vēl kādi fakti. Bet es ceru, ka gan CVK, gan atbildīgās institūcijas pret šo izturēsies nopietni. Paldies! Kādi būtu jautājumi? Drīkst, jā. Ivo Leitāns, Latvijas televīzijas raidījums De facto. Būtu vairāk jautājumu, bet varbūt viens tāds ātrākais būtu. Jums ir tikai 2 vai 3, tāpēc, ka mums nav daudz laika. Tāpēc īsumā tad, vai pagājušajā nedēļā notikusī tā Saeimas komisijas sēde tad arī jūsuprāt neatrisināja šo te sabiedrības uzticību vēlēšanu procesa drošībai? Un tad otrais jautājums ir iekšējais, vai jūs redzat, ka būtu jābūt arī kādām plašākām politiskajām sekām un partijām būtu jāvērtē, kas notiek, ņemot vērā, ka konkrētas ministrijas tomēr pārauga konkrētas partijas, ministri ir mainījušies, bet cilvēki, kas ir rotējuši arī starp ministrijām, dažādām ietekmīgos amatos, un arī to starp šobrīd apcietināti cilvēki, vairākas aizdomās turētās personas ir arī valsts amatpersonas. Vai būtu kaut kādām sekām jābūt arī vairāk nekā valsts sekretāra atstādināšanai iespējams uz mēnesi? Par pirmo jautājumu, nē, es domāju, ka tādas pilnas pārliecības mums, ņemot vērā tā informācija, kas attīstās, nav un nevar būt. Tāpēc es domāju, ka visdrošākais veids
ir skaidri vienoties tagad un pateikt, ka balsu skaitīšana būs manuāla. Varbūt ir vēl kaut kādas lietas, kuras ir jāizrunā, kuras varbūt vēl ir jāprecizē. Es neesmu tāds vēlēšana eksperts, lai zinātu detaļas par tām detaļām. Es būtu vairāk gatavs runāt arī tad, kad man būs vēl precīzāka informācija no atbildīgām institūcijām. Tā šobrīd tiek apkopota. Bet jau tagad ir skaidrs, ka jau tagad, plus mīnus pusgadu pirms vēlēšanām, visiem ir jābūt skaidriem spēles noteikumiem. Lai nav tā, kā mums bija pagājušajās vēlēšanās, ka kaut kas haotiski, paniski tika darīts faktiski vēlēšanu naktī. Ja mēs nesaprotam vienu aspektu, ka šobrīd, ņemot vērā to, kas notiek pasaulē, ņemot vērā to, ka dažāda veida hibrīda kara elementi, tostarp infokarš, tostarp vēlme apšaubīt demokrātisku procesu, vēlēšanu procesu, radīt šaubas ir diezgan liela, tad ja mēs pēkšņi kaut kādā brīdī sāksim, es atvainojos par tādu žargonu, raustīties vai uzskatīt vēlēšanas par eksperimentu, tad mēs varam ļoti nopietni apdraudēt savas valsts demokrātisko nākotni. Uz otro jautājumu es domāju, ka mums šobrīd, un tas ir pašu politisko partiju un pašu politiķu ziņā vērtēt savstarpējās atbildības, esmu ļoti skaidri definējis, un pie tā es pieturēšos, ka es nejaukšos vēlēšanu retorikā. Ir vēlēšana kampaņas laiks. Mans galvenais uzdevums no šī amata viedokļa raugoties ir nevis iesaistīties kaut kādā polemikā par to, kurš par ko vairāk atbild. Mums tāpēc ir parlamentāra valsts. Mans uzdevums ir nodrošināt pamatu, lai nebūtu apšaubīti mūsu satversmē tās 2. pantā noteiktie parametri. Un tie parametri šobrīd ir jāsargā vairāk nekā kaut kāda politiskā retorika. Mums ir parlamentāra valsts, parlaments vērtēs politisko atbildību. Labdien, Gatis Sakoveckis, TV3 ziņas. Vēlējos precizēt, vai jūsuprāt tas lēmums par balsu manuālu skaitīšanu ir pamats pieņemt jau kaut vai tāpēc, vien, ka ir sākusies šī izmeklēšana par IT iepirkumiem, vai arī tajā krimināla lietā ir kas tāds, kas liek šaubīties par to, vai vēlēšanas noritētu droši, ja tiktu izmantot kaut kādi IT rīki. Paldies. Pilnīgi pietiek ar pirmo iemeslu. Vēl kādi jautājumi? Ja kolēģiem nav, man jāuzdod 3. jautājums. Bet tas skan publiskā retorikā, un jautājums ir tāds, ja mēs šobrīd runājam par šo procesu un par Eiropas prokuratūru, jūs runājat par tikšanos, tāpēc, ka visticamāk šis konkrētais viens no iepirkumiem bija saistīts ar Eiropas Savienības līdzekļiem, visticamāk no kāda atvesļošanās fonda, vai mums nav jāveic kaut kāds plašāks audits, vai es nezinu, kādā veidā gan to jūs varat inicijēt vai pārunāt Nacionālās drošības padomē par to, kas ir noticis ar visādu, tā skaitā ar valsts drošību saistītu sistēmu, visādu e-lietas, prokuratūras informatīvās sistēmas un tam līdzīgi ieviešanu pagātnē, ņemot vērā, ka kompānijas, kas šeit ir iesaistītas, šajā lietā daudzas ir arī bijušas, un kompānijas un cilvēki bijuši iesaistīti arī iepriekšējos gados šajos procesos. Es domāju, ka mēs šo Nacionālās drošības padomē pārunāsim. Ir kaut mazākās aizdomas, ir kaut mazākais pamats uzskatīt, ka arī citās sistēmās ir bijušas kaut kādas problēmas, neapšaubām, jā. Tikai tad ir lielais jautājums. Redzot, un starp citu, es reti, kā lai saka, izsaku komplimentu žurnālistiem, bet laikam šis ir tas gadījums, kad ir vērts to pateikt. Redzot, kas ir iesaistīti, gan no tās informācijas, kas ir manā rīcībā, gan arī publiski pieejams, tur nav varbūt ļoti daudz, kā lai saka, pretrunu vai tur nav ļoti liela atšķirība, vai manā rīcībā nav ļoti daudz un plašāka informācija nekā līdz šim ir izskanējusi. Bet tad man ir jautājums, kurš to veiks, redzot, kas ir iesaistīti. Un tas būs vēl viens jautājums, uz kuru es jums šeit atbildēt šodien nevarēšu. Es arī negribētu skriet pa priekšu izmeklēšanas darbībām, jo izmeklēšana tomēr ir sākusies, izmeklēšana notiek. Mums ir dažādos statusos esošas personas. Es domāju, ka mēs varam nonākt arī pie situācijas, kur kaut kādas šaubas tiek kliedētas izmeklēšanas gaitā un tiek atzīts, ka viss ir noticis korekti. Un ir kaut kādas lietas, kur attiecīgie materiāli nonāk jau tālāk
apsūdzības izsniegšanai, un tālāk jau tiesā, un tad jau tiesa teiks savu galavārdu. Bet ja kaut kur parādās, un es domāju, tieši tāpēc ir svarīgi neuzreiz sasaukt Nacionālās drošības padomes sēdi šodien, rīt vai parīt, tam īsti izņemot varbūt tādu sabiedrisko attiecību kampaņas elementa slavu nebūtu jēga, bet ir mazliet jādod iespēju vēl savākt informāciju, iepazīties ar to, bet atbilde ir viennozīmīga, ja ir šaubas par kādu citu no sistēmām. Vienalga, e-lieta, e-veselība, jebkura no tām informācijas sistēmām. Tas prasa, protams, kārtīgu auditu, bet tas arī prasa atbildēt uz jautājumu, kurš to veiks. Un, ziniet, no tā materiāla, kas ir manā rīcībā, tas nebūs tik vienkārši jautājums, uz kur atbildēt. Es šodien teiktu, ka tā informācija ir, maigi sakot, neiepriecinoša, ar ko mēs saskaramies. Vēl kādi jautājumi? Paldies!